bērni uztver emocijas tikpat asi, cik mēs. Citreiz pat pieaugušais cilvēks, viņš spēj savaldīt savas emocijas, bet bērns to nespēja. Viņš nezin kā. Tas ir saistīts ar viņa pieredzi. Bērnam vēl nav tās emocionālās pieredzes. Bērns piedzīvo gan prieku, gan skumjas, gan dusmas, gan bailes, gan arī daudzas citas emocijas. Un ja mums sasitās krūze, tad mēs atmetam roku, gan jau nopirkšu jaunu. Bet ja bērnam sasitas krūzīte, viņa mīļākā krūzīte, tad tā taču ir lielā traģēdija, vai ne? Bērns visas emocijas uztver daudz asāk. Tad, kad cilvēciņš neprot apzināt savas emocijas, neprot pārvaldīt savas emocijas, tas viss var novest pie stresa. Tas var novest pie konfliktiem, pie grūtībām komunikācijā ar citiem. Un tas nav attiecināms tikai uz bērniem, tas arī ir attiecināms uz pieaugušiem cilvēkiem, kuri neprot savaldīt sevi. Pedagogi un psihologi bieži izmanto jēdzienu emocionāls neadekvātums vai arī emocionālie traucējumi. Un aiz šiem jēdzieniem stāv bailes, trauksme, pārmērīgs raudulīgums, agresija, aizvainojums, vientulības sajūta, ka tu esi nospiests, ka tu neesi novērtēts. Un bieži vien mūsu jūtas atspoguļojas, kur? Uzvedībā. Pēc tam atnāk nožēlā. Bet nožēlā atnāk ar atpakaļejošu datumu. Vairs neko nevar labot, neko nevar izdarīt. Bieži vien bērnu ved pie psihologa, pie kaut kāda speciālista, lai atbrīvotos no bailēm, lai atbrīvotos no neirozes, no tiem neurotiskiem tikiem, kad acis plikšķina, vai stostīšanās, vai tad, kad bērnam ir grūti mācībās, arī tad, kad viņš ir ieslēdzies sevī, ne ar vienu negrib komunicēt, ne ar vienu negrib draudzēties. Ir daudz citu problēmu. Šis iekšējs haoss jāsaved kārtībā. Es mēģināšu simboliskā valodā to pārtulkot. Iedomājieties, ka mūsos atrodas vesela valsts. Un šī valstī ir prezidents, vai arī karalis vai karaliene, ir dome, daudz pavalstnieku, daudz kalpu un ir arī parasti iedzīvotāji. Iedomājieties, ja valsts galva ir vāja, ja valsts galva, ja tas karalis atrodas ieslodzījumā vai vispār ir padzīts, tad valsti pārvalda kas? Kalpi. Vai ne? Šiem kalpiem nav tik lielas gudrības, kas ir dota karalim. Un tāpēc kalpi izdara kļūdas. Un tagad ir skaidrs patiesas iemesls, kāpēc cilvēks var emocionāli neadekvāti uzvesties. Visam vaina ir kalpi. Kalpi, kuri ieņēmuši nepareizas vietas. Un, protams, vainīgs arī karalis, kurš aizmirsa par saviem pienākumiem. Šajā gadījumā mans uzdevums, jebkura speciālista uzdevums, pedagoga, audzinātāja, gudra vecāka uzdevums ir stiprināt šo iekšējo karali un salikt pa vietām visus tos kalpus, pavalstniekus, lai viņi dara savu darbu. Karalim ir savs darbs, bet tiem kalpiem ir savs darbs. Un tieši šai tēmai būs veltītas mūsu pasaku terapijas nodarbības